kā tad ir ar sasalšanas riskiem? Ja nu trases kaut kāds posms atrodas ārpusē, piemēram, kā šajā gadījumā. Šī sistēma ir monobloka sistēma, tāpēc pa sistēmu plūst šķidrums, ūdens, jā, un ja nu pazūd elektrība, pastāv riski, ka sistēma šajā posmā, kurš ir ārā, varētu sasalt. Tāpēc ražotājiem savās instrukcijās arī apraksta pasākumu, kurš saucās pret aizsalšanas pasākums. Tie ir speciālie vārsti, kura darbības princips ir šāds. Viņš sajūt šķidruma temperatūru caurulē, un ja tā sasniedz 4 grādus, viņam nostrādā vārsts, un šķidrums, kas ir šajā sistēmā, viņš vienkārši tiek izlaist ārā. Līdz ar to, ja pat ilgstoši pazūd elektrība uz kaut kādām 8 stundām, jūsu sistēma nesasals un neuzsprāgs. Vēl ir viens tāds fakts, ka siltumainis, kas atrodas arī ārpusē, ja, tad atceramies, te ir 2 siltumaiņi, viens ir freona siltumainis un viens ir šķidrā kontūra siltumainis. Tad viņš ir noizolēts tā, kā ražotājs garantē. Pazudot elektrību, siltumainis vēl var mierīgi stāvēt bez cirkulācijas ap 6 stundām. Ko mums saka sadales tīkli un viņu partneris Elektrums par to, ka šobrīd garākie atslēgumi varētu būt līdz 4 stundām. Tā kā pilnīgi nav pamata uztraukties par to, ka jūsu sistēma, monobloka sistēma, kur ir uzpildīta ar ūdeni, demineralizēto ūdeni, sasals pie tāda gadījuma, ja pazūd elektrība.